Esiet sveicināti, bowling draugi! Pagājusi pirmā tūre otrajā aplī, un tad šodien apskatīsim, kādi ir rezultāti, kādi jauni rekordi, un pastāstīšu arī par to, kāda informācija ir izvietota divizionu sadaļās. Un tad sāksim ar amatieru bowling līgas, tad apskati. Atrodamies galvenajā lapā. Un tātad spiežam caur meņu, dodamies uz Platinum divizionu, un tad apskatīsimies, kas mums jauns tātad pirmajā tūrē. Tātad šeit palicis nācis klāt papildus stabiņš, kā redzat, pirmā kārta un otrā kārta. Ja? Pirmajā kārtā spiežot, jūs redzēsiet turnīru tabulu pirmās kārtas rekordus individuālos, kā arī divizionu vidējos un komandu vidējos pirmajā kārtā. Un zemāk pa tūrēm jūs varat apskatīties, kādi individuāli rekordi, kurā tūrē tika uzstādīti. Kā mēs redzam, Platīnumā tikai trešajā tūrē bija viens individuālais rekords, Dāvim 279. Un, tas ir pirmā kārta nospiežot, un tad dodoties zemāk, otrajā kārtā mēs redzam arī tāpat turnīru tabulu, rezultātu tabulu, spēļu grafiks, un apakšā šeit ir spēļu rekordi otrajā kārtā. Un kā redzam, pirmā kārta, tikai viena tūra bijusi otrajā kārtā, un jau ir mums divi jauni rekordi, kas salīdzinoši ar pirmo kārtu, kur bija pa visu kārtu, pa 7 tūrēm bija viens individuālais rekords, šeit mums ir jau 2 rekordi. Tas liecina, ka mums ir ļoti rezultatīva eļļa otrajā kārtā, un iespējams, ka būs vēl ļoti daudz individuālu rekordi. Un arī paskatoties uz vidējiem divizionu, ko mēs redzam otrajā kārtā, Platinum divizions 205,16. Pirmajā kārtā, pirmo kārtu noslēdzot bija 188,64. Mēs redzam, ka cik punktiem, ir šis vidējais palielinājums, cik strauji. Goldā 174 bija, tagad ir 188, arī ļoti strauši kāpums, un silverā 169 bija un ir 182. Arī ļoti strauši kāpums, kā mēs redzam, tad otrās kārtas eļļa spēlētājiem patīk un ļoti rezultīvi ir. Un vienīgi bronzas divizions ir tas divizions, kuram salīdzinoši ar pirmo kārtu, otrajā kārtā ir pat neliels kritums. Jūs paši saprotiet, kāpēc tas ir tā. Jo bronzas divizionā tomēr spēlētāji pārsvarā spēlēja taisniem metieniem, un šī eļļas maiņa viņas vispār neiespaido nekā. Kas mums vēl ir jauns zemāk arī, tad šeit ir viss arī pa vecam informācija aktuāla, šeit grafiks varat atrast pirmās, otrās kārtas, eļļojums, reglamentu, nācis klāt stabiņš ir individuālais reitings otrā kārta, otrajā kārtā kādi individuālais reitings un pirmajā kārtā atsevišķi jūs varat pastīties. Un pārējās pogas ir palikušas tādas pašas. Viss pa vecam. Apakšā šeit mums ir tāpat kā iepriekš protokoli un pogas jau aiziet uz senākiem čempionātiem iepriekšējiem. Un tad šeit nekas mums nav mainījies. Šajā kārtā tad arī ir viena tūra bijusi un jau ir arī gan jauns viens komandas rekords 19. līgā, kas ir Paks grupai 751, gan arī 4 spēļu jauns rekords. Tempina pārspēja Wolfpack un arī Aks grupa, jūs redzat, 2 komandas uzreiz apsteidz iepriekšējo rekordu, kas liecina, ka šī kārta būs ļoti rezultīva un būs augsti rezultāti. Individuālajos rādītājos
Mums joprojām paliek 279, lielākais viens spēles rezultāts. Un summā Rihards ar 947 joprojām arī. Tāda top 10 apvienotais pa visiem divizioniem. To jūs varat apskatīt Facebookā, ja es biju izvietoju pēc katras tūres ir statistika, un šeit jūs varat apskatīties gan tūrē, kādi ir jauni rekordi spēlētājiem, gan vidējos spēlētāju tūres labākie. Un šeit arī ir, šeit mums arī pievienojas top 10, visu divizionu kopējais, ja mēs redzam top par visiem divizioniem labākie rezultāti, viens spēles labākie, un tad jūs varat sekot līdz to, šeit es šo statistiku arī atjaunošu pēc katras tūres, un sekojiet līdz, piesakojiet, ja neesat piesakojuši vēl Facebook mūsu lapai, amatieru bowling līgas, un tad tur jūs varat sekot līdz šai statistikai. Tā, tas būtu tad īsumā, ko es gribēju jūs pastāstīt par otro kārtu. Ja? Otrā kārta ir iesākusies ļoti rezultīvi, un skatīsimies, kā būs otrajā tūrē, kas notiks nākamajā nedēļā. Visiem priecīgus svētkus 18. novembri, un tiekamies tad bowlingā.